Grāmatas Latviešu Zviedrijā atvēršanas svētkos mājīgajā Igauņu nama zālē aizņemtas pie visas sēdvietas, ar nepacietību gaidot tikšanos gan ar autoriem, gan viesiem. 446 lapaspušu biezais krājums apkopo zinātniskus pētījumus, stāstus un atmiņas par Zviedrijas latviešiem, sākot no latviešu bēgļu ierašanās Zviedrijā līdz pat mūsdienām. Pie tam grāmatā lasāmi arī kopsavilkumi angļu valodā, paredzēti tai paaudzei, kas latviešu valodu vairs nezina. Mēs esam noilgojušies runāt par to, kas mēs esam, no kurienes nākuši, kur mēs iedaramies, varbūt arī kur mēs ejam kā Zviedrijas latviešu sabiedrība. Ne individuāli, bet tiešām kā sabiedrība. Kas ir mūsu, ja trimdai bija ļoti skaidra misija, tad kas ir šīs sabiedrības misija? Un es domāju, ka tas nav tikai par to, ka jāuztur valodu kultūru, tur ir kaut kam vairāk jābūt, un tas kaut kur tagad briest. Man liekas, es pilnīgi jūtu, ka kaut kas burbuļo un briest. Bijām apmēram 500 Stokholmā, un tagad ir 10 000, un vairums arī dzīvo Stokholmā. Un tā kā tā vide jau izskatās pilnīgi citādāk, un man ļoti patīk, ka tās tradīcijas, ka es varu identificēt tā kā mans pašs, ko es esmu piedzīvojuši manā dzīvē. Mēs esam pieraduši dzirdēt tos stāstus par trimdu, par diasporu, par koriem, par dejotājiem un tā tālāk, bet mēs neesam dzirdējuši tos stāstus par to visu pārējo, ko diaspora spēja un var. Tā kā īsumā tie klusie stāsti, tie nestāstītie stāsti, bet tie stāsti, kas šā vai tā mūs katru ir veidojuši un arī šodien veido. Daudz pateicības vārdu tika veltīts grāmatas idejas autorei un projektu vadītājai, Zviedrijā dzīvojošajai žurnālistei Guntai Enerūtai. Zibenītis un teātris varētu būt tās divas sabiedrības daļas, varbūt grupas, kuras ir ievietotas no mūsdienām, šķiet, vai ne? Jo dažreiz ir tāda sajūta, ka tad, kad tiek apkopot kāda informācija, tad tas pārsvarā ir par to laiku, kas ir bijis sen atpakaļ, vai ko vēl atcerās, bet bija liels prieks un tāda laba sajūta, ka arī mēs esam tomēr tur tikuši iekšā. Svētku atmosfēru papildināja diskusijas un muzikāli priekšnesumi. Daudzi vēlējās kopīgi nofotografēties un iegūt autogrāfus. Mēs daudz ko varbūt zinām un nezinām par pagātni, bet arī, kad redz tagadni, tas arī ļoti svarīgi, jo par to mēs it kā zinām, bet mēs nenovērtējam. Latviešu Zviedrijā ir pirmais un pagaidām vienīgais šāda veida izdevums par Zviedrijas latviešiem. Ilze Kalve, Gunta un Jorans Enerūti, Latviešu.com speciāli Latvijas televīzijai.